Šī ir mandībula cūkai. Tai izšķir korpus mandībula, tā ir platākā daļa žoklim. Tā iedalās pars incizīva, tas ir tur, kur ir priekšēji zobi, kas ir griezēji zobi, un pars molāris. Tā ir daļa, kur atrodas dzerokļi. Tālāk ir margo alveolāris, tā ir mala, kura ir pie alveolārajiem izaugumiem. Alveola ir tā bedre, kurā iekšā atrodas zobs. Alveolu izaugumi ir tie izaugumi, kuri ir starp zobiem, pie zobiem, visi izaugumiņi. Un ir vēl margo interalveolāris, kas ir vieta, kurā nav alveolu, jo tajā nav zobu. Cūkai tā ir ļoti maziņa. Tālāk ir incizura vazoru faciālium. Tā ir tā vieta, kur korpus mandibula beidzās un sākās rāmus zars. Tālāk tieši šis, kas attiek no korpusa, ir rāmus maksīla, apakšžokļa zars, mandibula. Un tālāk būs apakšžokļa leņķis, tas ir šis te leņķis, kurš veidojās. Tādi procesus, tas nav. Tālāk ir fossa massetērika, kura atrodas ārpusē bedrīte, un fossa pterigoīdea atrodas mediālajā pusē mandibulai. Tā būs šī bedrīte. Tālāk ir foramen mandibule. Foramen mandibule ir šis caurums, no kura sākās kanālis mandibula. Tālāk processus coronoideus ir šīs izaugums, un processus condylāris ir šis izaugums. Bet par kanālis mandibula, tas sākās foramen mandibula šajā lūk caurumā, un beidzas foramen mentāla šajos caurumos. Cūkai tie var būt vairāki katrā pusē, jo cūka ir tāds jocīgs dzīvnieks.